Tas smagākais mūsuprāt šobrīd objekts, par kuru Jūrmālas aizsardzības biedrība ir gatava krist un stāvēt un vēl kaut ko darīt, ir, protams, šis izcilais mežs. Lūdzu, šodien jau nav tas labākais laiks, bet ja ir, vai kāds nav bijis, aiziet un pastaigājiet. Tie cilvēki, kas dzīvo šeit, gar prospektu, apkārt uz Rīņķi, protams, iecienījuši šo vietu, tā ir pastaiga vieta, tur ir 100-gadīgs un 200-gadīgs priedis, tur ir kāpas, zemeseids, tas tiešām ir lieliski. Vienīgais arguments, kur mēs esam dzirdējuši, kas izskan praktiski no tiem, kas grib šeit paredzēt šo apbūvi, tas ir kā 1,5 stāvu 20 metru augstumā, ir, ka šī ir tik tiešām tik ekskluzīva vieta, ka te varētu pieteikties tie turīgie, tie bagātie investori. Kamēr viņus vēl neviens neredz, pat nejūt nekur tūmā, ierakstīt viņu kā apbūvējam nedrīkst mūsu prāt. Tātad šeit ir jāpaliek mežs un dabas pamatnē, un tad, ja vajadzēs, visu, ko var arī izmainīt. Tāpat kā mainīt 95. gada attīstības plānu 2 reizes 2000. gadā un 2007. Atnāks tas investors, ticēsim viņam, tad skatīsimies, ko viņš mums piedāvā, un tad pētīsim, vai tā ir tā īstā vieta, kuru ziedot. Būtībā tas nozīmē, mēs ziedojam. Bet cik gadu? Tikai lies un tad blakus. Nav pilsētas, bet tūk. Nenotiek diskusija, šobrīd tikai izstrāst. Tas nav lies, tur ir Urbanovičs bijusī saimniecība. Tālāk, Amulas iela 2, Amulas iela 2, pakāpienu teritorija. Vēl viens schemošanas rezultātā, tā teikt, iegūts un apgūts īpašums, kur sākotnēji bija runa par to, ka privatizācijas līgumā tika paredzēts uzbūvēt sociāli raksturu objektu, kas tur bija invalīdiem un kam tur vēl. Šobrīd tā ir jauka kurorta teritorija, lūdzu, K2, 3,5 stāvi, kas ir K2, jūs jau tagad zināt. Tātad mēs esam noteikti pret šādu te viltus privatizāciju un uzskatām, ka tie mērķi, kādas savā laikā iesāk jūras pakāpieni, tas ir šī... Jūras pakāpieni ir jaunais nosaukums, pirms tam bija misijas pakāpieni. Tas pats jau bija. Varbūt daudz vēl atcerās, tas bija pirmais pikets pie domes, kad sabiedrība protestēja, kad šo objektu privatizēja par 500 000 latu zemāku cenu nekā tirgus vērtību, kam bija divu respektablu vērtēšanas firmu vērtējumi, ja? Bet toreiz neviens domas ierēdis negribēja dzirdēt, ja? Un vienīgais patiesais vērtējums bija tas, ko viņi bija paši pasūtījuši. Tāpat nav šodien runa. Jā, bet neiekš vērtēšanas ir runa. Runa ir priekš tā, ka sabiedrībai šī teritorija tikt izmantot viņas funkcija, un pēc tam ir nauda. Šī jaunā organizācija, tur ir tā lieta, viņi stāstīja, ka mēs tagad tur ārstēsim, tā misija pakāpieni iet prom, mēs tur esam kaut kā pārjaunoši, mēs tur nāksim, tur ārstēsim bērnus, narkomānus un viss mums ir kolosāli plāni, ja, teiksim, ja. Bet diemžēl tas viss nav vairs tā. Papildus te būtu jāatzīmē, ka tā laikam ir vienīgā K2 teritorija pašā jūras krastā. Tā K2. Tālāk, Vaidavas iela 1 un vēl tur atsevišķie zemes gabali, kas